Paldies par jautājumu. Tātad ir attiecīgas Eiropas Savienības regulas, un vārds bioloģisks, ja jūs, piemēram, redziet bio-bumbiero limonāde vai bio-ābolu limonāde, nozīmē nekādā gadījumā nenozīmē to, ka tur būs kaut miligrams no ābola vai bumbiera. Vārds, tā ir Eiropas regula. Vārds bio nozīmē, ka tās vielas, kas tur ir pievienotas, viņas ir bioloģiskas izcelsmes. Piemēram, zemeņu garšā. Ja ir zemeņu limonāde vai zemeņu jogurts, tad šī zemeņu garša, šis aromatizētājs, viņš tiek iegūts no Austrālijas koka skaidām, tieši no kuras sugas tas ir noslēpums, bet koks ir bio, viņš auga dabā. Ja baktērijas vai pelējuma sēnītes sintezēja kādu produktu, kas tiek pievienots jūsu bērnu ēdienam, tas ir bioloģisks produkts. Un mēs Latvijā, diemžēl, neesam vēl iemācījušies nošķirot bio no eko. Arī ārzemēs tam ir dažādi nosaukumi. Tas tikai smadzeņu puderēšanai, jo īstenībā tas ekoloģiskais, tas angliski saucas organic, ja? un latviski tas būtu ekoloģiskais. Un tātad vārdam bioloģiskam, tas nozīmē vien to, ka nav gluži 100% retortē taisīts, bet lielos reaktoros, kur audzējot baktērijas, viņas sasintezē visādus fermentus, ko liek klāt pie produktiem. Jūs esiet mammas un vecmāmiņas, tie ir atsevišķi arī vīriešu gabali, kas ir papi un vecie tēvi, tā kā es, un mūsu bērni ir apdraudēti. Un saprotiet, tas ir pilnīgi trakums. Mums Latvijā ir 10,000 zemnieku, bioloģisko zemnieku, bet viņu produkcija principā pēc likuma nevar nonākt līdz mūsu bērniem. Tātad mana saimniecība ir Kokneses novadā, manam paziņam, mēs visi tur esam savstarpēji pazīstami. Tātad Jānim Miezītim ir vienīgais Latvijā brūno govju ganāmpulks. Tā kā filmēja Likteņa līdumniekus, izbrauca tā televīzijas grupa pa visu Latviju, kur Koknesē ganāmpulks ir, viņš ir bioloģiskais zemnieks. Tātad viņa piens, viņa govju piens ir bioloģiskais, tās govis pļavā ganās tā kā agrākos laikos un ēd zāli. Kas notiek ar viņa pienu? Tur blakus fermā, pie arī liela zemnieka, ir milzīga govju ferma, tur govis nekad neiziet pļavā savā mūžā. Viņam 10 mēnesi ir pa lielu, viņas no rīta līdz vakaram ēd ģenētiski modificētu kukurūzu, ģenētiski modificētu soju, kas tiek piejaukta pie barības, soja pie tās kukurūzas barības, kukurūza viņam aug uz lauka. Un tad, kad viņš izslauc govis, to pienu salē lielajās piena cisternās, kas iet uz Rīgas piena kombinātu, bet viņas piestāja pie tā Jāņa Miezīša, tur viņa bioloģisko pienu pielēja klāt tam pirmajam pienam. Kā tas notiek? Un neviens zemnieks nav ieguvis tiesības savus produktus aizvest patiešo uz tuvāko skolu un uz tuvāko bērnu dārzu, jo ir konkurss, jāiepērk lētākais. Un vislabāk, tā kā parasti tiek ierakstīts konkursu noteikumos, tas, kas piegādās visu sortimentu plašo, un to var Maxima, Rimi un citu lielveikali. Tā ir atbilde uz jūsu jautājumu. Mums ir milzīga problēma. Tā lieta nevis ir, saprotiet, tā lieta ir tāda, man tikko starpbrīdī viens puisis teica, man ir palaimējies, man vēl ir mamma laukos, man tur ir saimniecība un man tur ir produkti. Ja mēs prasam, kur tev bērni iet, Rīgā bērnu dārzā, švaki. Tev ir saimniecība un tu nevar iedot savu bērnu normālu pārtiku. Tā ir problēma. Ziniet, par ūdeni man ir viedoklis, tātad mums vispār ar dabu ir palaimējies Latvijā. Latvijā ir tīra daba, mums pilsētās, arī Rīgā tajā skaitā ir labs dzeramais ūdens. Rīgā ņem viņu no Daugavas, ņem viņu pie Baltezera, viņš iziet noteikti apstrādi. Es mājās dzeru krāna ūdeni novārītu. Ir ūdens, ko mēs varam nopirkt veikalā, un tad, kad es bērnībā augu, es lasīju grāmatas fantastikas, un tur bija rakstīts, ka ūdeni vajadzēs pirkt pa naudu. Es domāju, tā gan ir fantastika. Man Kokneses vecāku mājas pagalmā bija kāpēc, lai es pirktu ūdeni pa naudu, ja es varu pasmelt? Tagad es nevaru pasmelt, es eju uz lielveikalu, man sieviņa saka, nopērc Eviānu. To Eviānu mēs atvedām no Alpu kalniem, pa ceļam mēs piesārņojām dabu. Ir arī Latvijā ražoti
Latvijā ir labs ūdens. Citās pasaules valstīs ūdeņa nav, nākamie kari uz pārtikas un ūdens dēļ. Cik lamāts un atstārstām, cik patiesībā Tātad ar šo lietu kritiku ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam. Tajā nozīmē, ka aiz viņiem visiem šiem produktiem stāv konkrēti ražotāji, kuriem ir ārkārtīgi jaudīgi juristi, un tāpēc es teikšu ļoti uzmanīgi izsverot katru vārdu. Tātad aspartāms, tātad saldinātājs, daudzi domā, ka rīkojas labi, jo cukurs bojā bērnam zobus, izsauc kariesu, no cukura paliek tukls, tāpēc es jau rīkojos gandrīz bio un aizstāju cukuru ar saldinātāju. Tā problēma ir tajā, ka arvien vairāk uzkrājas faktu un zinātnisku pierādījumu, kas runā pretīm tiem pētījumu rezultātiem, kurus ir uz galda likušas kompānijas, kas ražo aspartāmu un piegādā pārtikas ražošanas koncerniem, un šie pētījumi saka, ka tās mātes, kas grūtniecības laikā lietoja vieglo koļiņu, viņas apdraud bērna veselību un bērna attīstību, un ir arvien vairāk pierādījumu, ka šīs vielas daudzos gadījumos, es neteikšu visos, nenāk par labu. Tā lietas būtība ir tāda, ka lielākā daļa no mums, mēs esam baigi dzīvelīgi. Mums var indēt, un mēs vēl esam dzīvi un vēl kustamies. Mēs redzam, ka pieaug visiem ir jau bērniem alerģijas un liekais svars, bet mēs tādi dzīvelīgi vēl. Tā trakākā lieta ir tāda, ka nav šo pētījumu uz dzīvniekiem, jo viņus neviens neapmaksā. Šīs atziņas, kā rīkojās agrāk mamma, kad viņai piedzima bērns, par to, kas ir veselīgs, viņa prasīja savai mammai vai savai vecmāmiņai. Ko mamma tagad vai vecmāmiņa zina par tiem produktiem, ko var nopirkt lielveikalā? Mammas tagad pašas gudras, viņas iet internetā, un tur pa katru no jautājumiem ir divi viedokļi. Viens raksta, ka labi, otrs, kas slikti. Tas, ka labi, to ir apmaksājis produktu ražotājs, jo kas maksā par muziku, tas arī pasūta muziku. Bet ir tā, ka gluži teikt, ka nemaz nav pētījumu uz dzīvniekiem nevar, jo šīs paši... Saprotiet, tā pārtikas industrija funkcionē sekojošā veidā. Neviens jau neved vistu uz magiju rūpnīcu. No vistas tiek iztaisīts pūdenis, viņš ir tā kā šķīstošā kafija. Un tā ir vista, gaļa līdzīgi. Visi produkti tādā veidā līdzīgi, un tad, kad viņš nonāk līdz industrijai, tad tur sabārsta kopā un uztaisa kaut ko. Un šie paši koncerni piegādā arī pārtikas izejvielas tiem ražotājiem, kas ražo suņu un kaķu barību, tie, kas ražo industriāli audzētiem lauksaimniecības dzīvniekiem barību. Un uzkrājas pierādījumi, piemēram, cilvēkam ir tieši tādas pašas garšas preferences kā cūkai. Mēs esam ļoti, ļoti līdzīgi. Un ir sivēniem, un taisnītas dāņu koncerns, kas lielākais, kas ražo aromatiskās šīs piedevas, aromatizētājus, viņš pats piedāvā šos pierādījumus. Ja 20 sivēniem dod parastu sivēnu barību, un šos barību sāk apsveicināt ar dažādiem aromatizatoriem, banānu, ananāsu, šoko, vanille, zemeņu un zemeņu putukrējuma, tad cūkas visvairāk dod priekšroku zemeņiem ar putukrējumu, tāpatās kā cilvēki, un tas kāpēc viņi šo pārdod? Tāpēc, ka cūkas straujāk pieņemās svaru. Un jautājums ir tikai, vai mums nav līdzīgi? Pasaules zemeņa produkcija pietiktu 5% Amerikas patēriņa. Viss pārējais ir taisīts no Austrālijas koku skaidām. Bio. Paldies! Ko sakam, paldies, un tad ir jautājums tā kā Ļeņinam, ka viņš taisīt revolūciju. Ko darīt? Paldies, ka jūs uzdevāt man šo faktiski vissvarīgāko jautājumu. Mums ir tikai divas izvēles, tikai divas iespējas. Pirmā, evolucionēt nākamajos 10 000 gados tā,
ka mēs esam piemēroti dzīvot saindētā vidē un ēst mūsu sugai nepiemērotu pārtiku. Vai otrā izvēle – izmainīt vidi ap sevi un visu pirms to, ko mēs liekam sava bērna un savā mutē. Un tas ir veselības politikas un tas ir politikas jautājums. Un nav tā, kā mēs saprotot šo varētu viegli mainīt lietas. Tā ir cīņa. Un no vienas puses ir tie jūs, kas to saprotiet, un no otras puses ir milzīga nauda, kurai ir savs intereses. Paldies!